Liepājas ekspedīcija. 2. epizode. Galvenajās lomās Roberts Valters, Aldis Vārna, Valters Rubenis, Kristaps Zipenieks kopā ar Raterbaits. Labrīt, esam Liepājā. Taisam Liepājas otro ekspedīciju, bet šoreiz no laivām. Pagājušais mums bija no krasta, tad šoreiz mēs mēģināsim no laivām. Paskatīsimies, kā mums ies. Laiks ir vienkārši burvīgs. Kas šodien ir vispār pa datumu? 29. novembris, gan jau viss jau decembris. Un laiks tāds dikti feins ir. Nu, skatīsimies, kā mums ies. Esam sastāvā es, Valters, Aldis un Lemons. Tā kā 4. augsim. Tā kā nāk pats galvenais gids. Un tad jau brauksim iekšā. Deko izplatītāji, jā? Ņemti. Vai nav brīnišķīgs asarīts? Paskaties kāds. No. Šitas ir pannenieks. Veči! Copēt jāmāk! Oho! Arī labs, jā? Sačaku vajadzēs? Sačaku, nu, nezinu. Vai tik labs, ka vajadzēs sačaku, bet pirmā zils kāpēc, tas? Nevajadzēs. Nu, paskaties, vai sūdīgi asari ko Valterīt? Nu, vispār. Pagaid, sanāk, tu šodien gidē? Atkal, jā. Šodien gan vajag bildi uztaisīt. Bet šoreiz pa naudu. Smuki asari, smuki liepainieki. Tas ir kāds krāsojums. Jā. Pēc, ka viņš padzīvojas tādā kanālā. Jā. Nu, tie ir tie, ko ezerā ķērām, jā, vasara. Pasies kāds. Nu, vai nav skaists? Nu, vai nav patīkami? Vai nav patīkami, Valteri? Nu, es tev maksātu. Šoreiz, jā? Jā, es tev goda vārds pasaki, es tev maksātu. Nu, arī nav, nu, tāds perdalīts ir. Nē, nu, normāls. Tāds patīkams izmērs. Patīkams izmērs, oj. Nu, aiziet kāds. Šitas iet pie draugiem. Ko noķēra, Aldi? Noķēru Marjaka. Robertino! Nu, smuks, no tādi jau, jā, patīk man. Ķērās uz šitā mānekam. Zini, kas pa mānekam? Laižam aptē. Itāls. Un smuks asarīts, laikam. Tas pats.
Pāninieks. Baibriķi. Nelaidīs jau vaļā. Nē, vedīs mājās. Nu kādu vajag arī apēst, zivtīs jau garšīgi. Zivs jāēd, viņas veselīgas. Vismaz priecē. Vismaz priecē. Skaisti. Nu ko, Valter, tu mums apsolīji Liepāju? Esam Liepājā. Ķeram lielos asarus. Mēs jau vienreiz Liepājā bijām, Vilmārs mūs gidēja. No tāda pa 23 centimetru lielāks laikam nedabujām. Cik Vilmārs krasta pa gidēšanu? 120. Bet no krasta. Jā. Jā, nu tad es 7,50 no laivas. Nu arī, Rezultāti. jā, bet arī tas, ka viņi arī maksā tev. Šakāļi? Jā, dekoja pārstāvji. Nē. Tie nemaksā, jā. Slīdēt cauri, bet gaisā viņi tagad saka dropiņā, varbūt jāpamēģina būs. Jā, dropiņā būs apakšpilnīgas izmērs. Bet nu es pa izmēru nesūdzos, pieņemsim. Paskaties, jā. Grēks sūdzēties pa izmēru. Grēks sūdzēties pa izmēru, pasies kādi asari. Paskaties, no. Vai tu pa šitādiem asariem var sūdzēties? Paskaties. Tā kā vēl lielāk par roku. Papakšdelnu. Tā kā, nu. 4. gidēšanas tūre. Jā, un pirmā no laivas. Pirmā no laivas. Un nu var maksāt. Pirmā šitā. Jā. Pirmā reize, kad var samaksāt. Jā, ko var samaksāt. Bet šogad kura reize ir, kad no laivas ir 4., 3.? Makšķerēts? Jā. 4. 4. Ķeram džigiņā. Ķeram džigā 5 gramos. Un valakušā. Tinam virsgrundas, bišķiņ tinam virsgrundas pašas. Uz tādiem baitbrīs, uz tādiem vēzīšiem mazajiem. Bišķi tinam, bišķi uzraustam. Bet tā ir, tā kā bišķiņ gaisā ir. Kaut kur var just, ka kāda musitās. Reku zēni ķer džigā, bet viņiem izskatās, ka nav tā kā mums. Skaidrs, kā sasarķi. Un tāds pats standartiņš. Cikiem milēmāliem grami? 300. Nu, bēdz, es domāju, viss puskilograms kaut kāds. Nav pusdomā? Nē, Labs. Kas tev tur ir lemons? nezinu. Standarts? Laikam. Vai liels asars? Vai liels asars. Vai līde. Nu, bēdz, līdzi nevajag. Vai Franks. Frenkīs, es domāju. Sams. Nē, Zanda. Ja? Līde, cim. Nu, Frenkīs jau tādu nešķiet. Frenkīs. Frenkīs gan es negribu. Kurš, nu, tu jau paudzi ir, ja? Jā. O, tu jau esi gatavojies Frenkīs. Labs. Nu, skaists šies, man liekas, lielākais šoreiz. Redzi? Redzi? Šitais jau pa lielu laid vaļā. Smuks. Šito jau arī atstās, ne? Nē, nu atstās pēc tam pārēdus. Jau ļoti garšīgi ir. Jā, pabīdies, laikam, uz tavu pusi. Skaisti. Jauki, Brīnišķīgi. brīnišķīgi, perfekti. Mums šodien jānoķer kaut kas ir uz šito te
O! Tāds tevis uzdevums, bet tā ķeram uz viņiem te mazajiem un tad velkam virs grunts, un tad viņš tā pirinās, varbūt bišķiņu uzraustam. Un jā, bet tā ir vajag labi, un šī āķīši ir vienkārši. Tādu malku. Nu līdzi, tu prieti. Noklāt. Es domāju, man likās, ka zandartīši, tā kā pum! Zametīja vienu. Jā. Pum! Es teicu, nelikšu karabīnu virsū. Atšo, viņiem ir GoPro, bet viņiem ir šo akurat to noķeršanu. Nu, zini kā, pieņemsim, mums ir laiva agīts, viņiem jau nav. Domā? Nē, jo pieņemsim Aldis Vārni, cik es zinu. Viņš jau pārsvarā ir šitas te, viņš makšķerē arī, bet viņš tīklis liek. Tur jau, jā, tur jau nevajag. Viņš ezerā liek tīklis, kūpinātas zivis tirgo. Jā, tur jau nevajag baigot tur mākslu. Abi divā Kristapi. Tas Kristaps, jā, Kristaps peld iekšā Aldis no krasta, es redzējis. Un tā kā viņiem jau nevajag, viņi jau saprot, tagad nevar noķert. Viņiem varējām vispār kameru nedot. Un viņi jau ir izķēruši visus šitos meža dīķus ap ikšķili. Visi jā, tīkliem. Es ziemā makšķerēju skatos, Aldis televizoru vēl ārā ar audām. Es saku, Aldiņi, kas pa lietu? Viņš saka, te var. Es zinu, kā es jau arī baigi tur. Pa papīriem, baigi nešķirīju, es jau nezinu, vai tur var vai nevar. Jā. Viņam esot pašpatēriņa licence. Es saku, klausies, pašpatēriņa licence 900 metrus nevar likt. Tā kā tur tā viss ir. Saprot, sakārtots. Bet viņam, es domāju, kad ir kaut kur savi cilvēki sēž valdībā. Es tā domāju, jo poliči viņu neaiztiek, inspektori viņu neaiztiek. Tā kā tur ir arī savu jau biznes ir. Kāds jumtoliņi, ja? Viņam ir jumts. Viņam ir jumts. Viņš uz autobusiem brauca. Es domāju, ka viņš no darba aizgāja. Bet sāka ritī, laikam viņš jau nodarboties. Es saku, Aldiņi, ko mums to samestais vārda dienā? Domāju, kā tu sametīsi? Mēs kā pa visiem. Visa banda. Jā. Viņš saka, es nopirksiet 2 hektāru podēlis. Es saku, Aldi. Viņš saka, nē, būs labi. Lētāk arī un 2 hektāru viņam atvedot. Kā izrunājas. Akal zaļā. Līdz būs nost. Nē, lūpiņa. Veiksmes stāsts. Tīrākais veiksmes stāsts. Šitādas viņi ņem. Arī. Jā. Es pats esmu savām acīm redzējis. Tas jau bija zemmērs. Ko viņi dara viņiem? Viņas voblās taisa. Voblas taisa, kūpina. Jūs prāt dažu tā kā? Jā. Līdeka. Almost such nav. Laba! Laba! Jā. Nevajag man zinu. Pils tāds. Nelaiž laivas. Tur ir. Salāks. Nē, es nevienu. Nav paņemts. Nav sačaka kā kārtīgiem makšķerniekiem. Aldi, laid vaļā. Jā, es tikai spēlēju viņš.
Smuks. Jā. Nu, Laid vaļā. nu ko tagad teiks limoniņš? Laiks vaļā? Jā. Nu, protams. Atkal veids tā. Nē, bet lūpiņai. Kopā arī, ja? Tā sačuku, ja? Jums, ka nebūs veiksmes stāsts. Var redzēt mānekli. Jā, Jā. Tas, ka baigi mīkstais skātiņš, ne ir. Rīka mīkst, jā. Jā, tev tas 8,5. Kas ir rītiglās? No kuram lielāku valčam. Vienāds, man liekas. Tev izmērs sanācis tāds ir. Jā, vienāds. Kā kādreiz teica, viņam zem ūdens tā nevar izdarīt, jā? Jā. Bet klausies, bet šitā nav aizdomīgi. Jau, bet reku viņi ķēruši jau viņu ir tīklā bijusi. Tā viņam teļukas stāv iekšā kaut kā. Tā viņi tīkli jau kaut ko iestiepuši. Tā nabatī tikus ārā acis pa lielu. Ew, bet jūs izcieties pēc malas zvejniekiem. Mums tā kā ir jauns sponsors arī mūsu raidījumam. Divi jauni sponsori. Viens bija Sebbanka, ja Valča. Sebbanka un Inkredīts. Tā kā mēs varētu teikt, ka skaitamies sponsorēti tagad. Reklamēsim kredītus un azartspēles. Paga, kas mums bija? Tad mums ir Fēniks vai arī bija, ja? Alfors. Sijā Alfors mums arī, tā kā mums ir liela sponsori. Mēs esam sponsorēti tagad, sponsorēti YouTube kanālu. Līde. Līdek, jā? Zilmā, vai? Jā? Jā. Tā līde. Domā, būs veiksmes stāsts. Vajag iet pa zobiem. Vaigā līde. Veiksmes tā. Jā, man liekas. Nu, un paskaties. Atkal. Jā, viņš, nu redzi, viņiem tīklam skrien cauri, tā acis viņam lielākie. Nu jā, viņš ir liela, jā. Jā, nevā. Arī līdeka. Arī veiksmes tā. Paveicās. Atējās. Tu gali asaks iet, jā? Nu, iet tā pa zobiem arī riktīgi.
Re? Veiksmes štos, tā galda. Vai tas štos? Jā, iedod labāk, lai nenukuši. Vai kāds tev? Kur priekši, tur lielai atpakaļ. Viss viņas savainots, redz kaut kāds? Tikko pirmā, Aldiņa. Dropšot asarīts. Un reku līdeciņa viņa ir kodusi laikam mutīte. Kāds iebrukšējos. Nu, Limonī, ko teiksi? Šo jālaiž vaļā. Jā. Smuks jūrniec viņš ir, ne? Jā. Ot, beidzot mēs trāpījām uz Liepājas asarīti. Pēc šitādiem mēs braucām. Nē, es šoreiz jūtīgs paiešu mājās uzcepšu. Nu, uzkopināšu, labi? Labi. Tu arī gribēsi pienu? Nē. Labi. Tikai, asara bērniņi. Valču, tā kā tu teici, dropiņā maziņi. Mazāks izmērs. Dropiņā ir tāds kūpiņa izmērs mazais. Ir, ja? Vispār baigi ir žanīts. Pacies, kāds Liepājas asarīts. Lūdzu, asari nav Liepājā, ja? Pašā reku pie Libaviņas. Lapšutiņā, ja? Man jau uztaisīja tādu kombinēto aizliet. Apakšā džigrigiņš. Zandartiņš. Likās tāds sopīts bija. Papā! Bet būs mēriņš, nav melami? Nē, nebūs. Nebūs. No otrā sopīt. Ja? Jā. Jūs. Tas jau paliek interesanti. Vai ne? Ot, džigrigā. Augšā Sopīt jāmāk. maziņš. Augšā mums ir gīt. Pasies. Džigrigiņā. Sopīt jau jāmāk. Jā. Man liekas, ka asarīts paņēma tā kā ašits. Andi, vēl Valča, bet klausās Jā. ceturtais. Bet baigi otrik tev asšuka, ne man Zandit. Redz, kur jau tā visā spēlīt. Jā. Šis ir otro reizi uzķēries. Kāds viņu ir atlaidis, jā. Ne? Cauri āķis reku bijis. Kāds viņu ir atlaidis un es esmu noķēris otro reizi. Baigi viņam ir paveicies. Iedomājies otro reizi. Sopēt jāmāk ir. Ir džigrigā. Mīrākajā džigrigā. Tīrākajā džigrigā šis paņēma. Noķert sev arī, ne? Džigrigā. Duplet. Pagamērs nav, ir jau. Skaists standarts džigrigā. Uzmērīsim priekš skatītājiem, vai ir mērs vai nav. Labi, uzmērīsim. Vai mums ir ko uzmērīt? Mums jābūt ir. Kas mums nav? Es domāju 42 centimetri. Tu domā 42? Jā. Un šitās vispār nekas nav mērīts. Neko sev. Nē, jābūt ir.
Jā, bet 45 ir. Nu, nē, taču. Nu, 45. No, No. 46. Lūdzu. Tiešām. Mēriņš. No. Lūdzu. Nu, pēc mēs apēdīsim Liepājas. Apēdīsim jūras zandartu. Šitā skaisti mazulīt, Kur jā. vispār runa par ko var iet? Zivis jāēd ir. Jā. Zivis ir jāēd. Lielos mēs laidīsim vaļā. Nu, paskaties. Nu. Tā kā viņš sadraudzējās, redzēja, ar asariem diviem. Divus viņš pazina uzreiz. Jā? Atpazinēja, nu jā. Asari. Nu, pasies asari Liepājā nesot. Pasies kādi asari. Pasies kāds. Tepat uz Libaviņu. Libaviņā. Šis no Libaviņas ir. Nu, pat cik Gits mums lika pārsiet tehniku. Copi bija apstājusies, nu, uzlikām džigrigiņu. 8 gramiņi. Ja? 8 gramiņi. Nu, un aizgāja kaut kāda makšķerēšana, kaut kāda copīta aizgāja, parādījās. Jā. Tas jau sponsoriem pa labu tik ir. Ja tev būtu ķēries, tu būtu uz pasaules. Jā, obligāti būtu pasaules. Bet tā kā jūs ar tā bija Valteri un kopā vēl, tad, cerība nebija. Tu laidi zīves atpakaļ? Nē, es nebiju. Ēdīs, jā. Vai garšīgi tikai? Lūdzu! Ko jūs ātrāk nebraukāt? Ko jūs nebraukāt ātrāk? Nu, paskaties, Liepājā. Asari nav. Liepājā asari nav. Pasies, kādi vēl pie to? Skaisti. Tepat pilsētas centriņā. Pareizi, Valterīt. Jā, tieši tā. Nu, zin kā, par šo gidēšanu tev var maksāt. Nu, nav jau arī daudz jāmas. Tāds simbolisks tam. Jā, nu paskaties. Tāds cepjamais. Džigrigā. Apstiprinājums. Tā kā sarunāts. Nu, šitam jābūt jau normālam ir. Normāls, jā, redzēju. Kāds smuks Liepājas asaris. Tāds, kā saka, labs liepainieks. Nav labi. Mīļieki! Ar dēlēm noaugusi. Izņems? Jā. Vai nevajag? Lemons saka, ka viņam nevajag, viņš laiž vaļā. Tā, nu, laiks izlasēt konkursu ir. Tur ir mana kļūda, par ko es atvainojos ļoti saviem pat pišķikiem, sekotājiem, subscriberiem, jo es esmu jauns YouTubers, un es nezināju, kad ir privātums laikiem. Es neredzu, kas ir nolaikojis to video, un tur ir diezgan daudz laiki. Tāpēc, lai vismaz kaut kādā mērā izpildītu konkursu, es tagad uzskrološu komentu, kurš uzvarēs šo kātu, un pārceļam uz nākamo reizi vēl vienu kātu, bet jau ar precīzākiem konkursa noteikumiem. Tā kā nākošajā, šitas video, kad iznāks, tad šitanī video, kas ierakstīs komentāru, tad izlozēsim no tiem, kas būs ierakstījuši komentāru, vēl vienu kātu. Testu es tagad nevaru pateikt, jo tas ir iespējams labākais veikals ir baigi tālu no mums, un līdz ar to to kāta testu būs iespēja izvēlēties uzvarētājiem, kāda viņš tā kā gribēs.
Un, jā, tā kā ļoti atvainojos, ka tāda situācija mums ir ar nezināšanām. Mēs esam jauni YouTuberi vēlreiz. Bet, nu labi, mēģināsim tagad uzskrolot un apstādināt vienu komentu, kurš novinēs šito kātu, ko mēs bijām ielikuši tajā konkursā. Tātad. Mārtiņš 2746. Šis koments. Mārtiņš 2746. O, tas esmu es! Tu? Jā! Uzvinēju kātu tikko. Valters, kā tu vinnēji? Jā. Iedomājies, kādu saka. Tu arī gribi? Tu... Nu, Aldi, es esmu jauns YouTubers un es tur visu, teiksim tā, salaidu pakaļā. Tev būs uz nākošo konkursu un pārceļam. Jā. Tā kā tā, apsveicam Mārtiņu. Un nākošajā konkursā tad jums ir jāieraksta komentārs. Vienalga kāds. Slikts, labs. Arī slikti komentāri. Tā kā, jā, kaut kā tā. Valodas jau sapratīs. Japāni. Tā. Labi, tad īsts. Kas tas ir īsts? Atskaitīta. Īsa atskaitīta par šodien. Maziņā atskaitīta. Bijām Liepājā, Liepājas tirdzniecības kanālā. Nu, no cikiem? No kādiem 9 laikam, jā? Nē, 8. Nu. Mēs gribējām 7:30 būt pusstundu nokavējām. Jau bija gaiši 8. Nē. Tu 15 pāri. 9. Nu labi, Točina 9. Jā, točina 9. Tā. Jo mēs bijām grobiņā 20 pār 8. Jā? Jā, mēs nevarējām būt tā. Nu labi. Nu 9 bijām, bišķi aizgulējāmies. Jā. Jā. Es aizgulējos. Nu, gulējām jau kopā. Ielīdām, gultā. Silts. Negribēja līdz tārā. Deķi, jā, nevarējām izlīst. Nu, tad atbraucām 9. Nu, bija aktīvi copi diezgan. Pareizi atsevišķi, no rīta bija bam. Šitā te ķērās. Un ķērās kā uz džigiņu. Uz džigiņu, jā. 5 gramiem, 4, 5, 3 gramiem. Un, jā. Un lēnā tādā vienkārši tīšanā. Tamborēšanā. Jā, virs gruntiņas. Pusmetra virs gruntas, apmēram 20 centimetri. Un uz šitiem te uz... Vēzīšiem. Jā, SL Remix. Uz SL Remix un šitā te krāsiņa tā. Un brūnā. Jā, brūnā un tāda lilīgā. Jā, tā kā tas bija sākums. Nu, uz džigiņu. Jā, tad uz džigiņu šitā vairāk nebija. Tā bija uz dropšotiņu kaut kā. Uz dropšotiņu, bet maz bija. Nu, maz bija, bet kaut kā varēja. Jā. Bet izmērs, kā tu teici, nebija nekā, nu, maziņš. Maziņš. 10 gramiņi, diezgan pazems un babka. Babka, vai paskaties viņam. Normāli babka, nu. Paga, un es jau uzliku šito te bija. Bija copas arī. Uz sironu. Jā. Es uz sironu ar vienu capi dabūju. Nē, 2, viena kaut kas iekoda viņam dibanā, un pēc tam kaut kas pavilkās. Bet, nu, paskaties uz šito. Gaļa. Nu jā, dropšotā bija maz. 5-6 asarīši. 5-6 asarīši, jā. Nu, tad bija džigrigā. Pabraucām starp tiltiem, tur bija dziļāks. Un džigrigiņā, redz, šitādā. Nu, ja kāds nezina, kas ir džigrigiņš, tas ir sviniņš. 5-8 grami apmēram ar šodien likām. Āķīts. Jā. Un plentaks kaut kāds galā. Nebija man tāds baigā nozīme, kas tur bija galā. Tāds tireklīds. Kaut kāds tireklīds. Bet baigi interesanti bija tas, kad mums pie tiltiem bija 5 asari, 5 zandari, tev bija 5 zandari, man 5 asari. Man neviena asari. Man vispār sūdīgi asari ķērās. Nē, bet baigi jocīgi pareizi. Tev visu laiku zandari. Kā tas var būt? Nu, šito arī tā uz vietas. Plak, neatraujot no grunts. Nu, kaut kas pieķērās. Bet vispār nevarēja saprast, kāpēc brīžiem ķerās un kāpēc pēkšņi neķerās. Jā. Un tad atkal brīžiem ķerās. Un atkal brīžiem ķerās, jā. Tā kā tā straume bija arī tāda, tā bija lielāka, tā bija mazāka, bet man liekas, ka nebija nekāda izskaidrojuma tai straumei. Jo ķērās arī, kad nebija straume, un ķērās arī, kad bija straume. Interesanti būs saskaitīt video, cik bija līdeks kopā. Jā. Ja mēs zinām, laikam, jā, viņiem bija 7, mums ap 10 mazāk, bet nu viņiem bija mēra.
tad... Mums nebija nevienmēr Nē, mazīgs nebija, līdeklis. jā. Un vēl nokoda. Jā. Tā kā līdeklis daudz. Nu jā, tā kā, Kaut kā tā. ja gribās kādam pamakšķrēt, varētu atbraukt uz Liepājas tirdzniecības kanālu. Jā. Nu jā, Pagam, mums ir sponsori Liepājā. sponsori Sebbanka. Sebbanka no Liepājas filiāla. Okay. Nu jā, un mēs jau attīstam pilsētu, ienesam naudiņu ar turismu, ja? Nu, ka tiem brauc makšķerēt tagad visi. Noteikti. Visi brauc. Kaut Tāpēc kāds. mūsu sponsori brauc vēl vairāk. Aldīt būs lielāki. Jā, dod pamēramies. Svarus tev iedot, es iedošu svarus to. Šitam? Jā. Ne, šitas mazāk. Nē, nu šis. Ne, Bet šitas mums ir tāds, lielāks. Kā jums bija? Nē. Tāda. Šitādi? Nu jā. Visi? Šie lemoni. Vai ne? Nu labi. Tu nosveri? Nospēsim. 860 lielākais. 2 gabali. Nē, Ko tas mēs ir- izņēmām? Nē, nu tas ir Nu, mazāk. tas ir, nu labi, Nu, 750. mēs nesam, bet nu, tas ir kāds 100 gramu smagāk, vieglāks jau. 750, Jā. tas ir apmēram, jā, otrs. No, 600. 980. Cik? 625. Jā, nu mums 840 un Jā. 750 varētu būt. Pagaidi. Nu, nē. Nu, jā. Tu reizi, ka nav cilvēku. Bet nu tāda patīkam ir tāda. Aldi, No. var iedot kaut kādu, kā tev, nu, šodien uz ko tu ķēri un kā tev labāk likās? Visvairāk ķēru uz mikru. Džigā. Jā, džigā 3 gramiņi, a visu to, kas traumi bija. Nu, gremdē un pa gruntu tikai skrāpē. Tu nevilki, tu... Nē, un viņš uz vietas te ņēma. Tā pa gruntu un pa gruntu uzskrāpē un tā viņš tikai krita virsū. Dropā vispār capi nebija. Es atvainojos, es pārtraukšu. Jūs gadījumā pie tā tilta nebučojāt? Jā. Nu, viena Laivā. Jā? Mums arī tā Man likās, jo tā kā viena brīdi sagāja siluets kopā. Nē, tāpēc, ka siluets sagāja kopā. Nevarēs apsveikt. Mēs jau tā lejā. Jūs apķērāties, Mēs jā? kājītē lejā. Labi, tad nenovērt to tēvis, sveriet to savu asaru mazo. Mēs jau nosveram. Nosveram jau. Es neredzu. Nē, es esmu divreiz viņu sveram. Nē, labi, capi. Stopa forši. Nē, bet, 865. bet no rīta likās, ka būs vispār. Nē, man nav likās, pirmie vērtēņi jau bija pilni kaut normāli. Bet varbūt pa vēl mēs ielaidām. Kurš vainīgs? Bet labi pasaka, kas lemoniem ir. Lemoniņam līdekas ir. Evo, lemoniņam uz tu džigā tas līdekas, jā? Redzi kādas? Nu tā kā šī parasti, nu, jā. Jūrniec. Tikko ienāc. Bet mums neviena mēra. Ne? Bet tev bija lielāka zivtiņa, jā? Bija lielāks, bet šito te nāca. Bet tas nepieciet. Bet nē, tu uz zivtiņu, jā? Viņš ir tā vienmēr lika tādu ziltiņas, ko neviens tā nelika. Nāc, ko tevi paņet. Jā. Nē, mums, Iesaki braukt uz Liepāju. protams. Es Gi- varētu palikt vēl kāds. Gidam maksāsi? Kurš bija gids? Valču? Nē? Jā, Nu, cik viņš grib? 750. Stundā? pa cilvēku. Ne, no cilvēka 750. Labi. Piežņi, 7 piežņi.